Čau, te Anna, un šodien man ir jauns video. Jā, jūs redzat, kad es esmu ārā, jā. Es izdomāju būt ārā tikai tāpēc, kad ārā ir labs laiks. Jā, un šajā video es rādīšu, man tā kā pārtegoja viena youtubere, un viņa gribēja, lai es uztaisu to pašu tegu. Jā, tas ir tā kā tags. Tikai man ir jāatrod tie jautājumi, ko viņi man atsūtīja. Bišķiņ. Jā, tad atradu jautājumus. Jā, mani pārtegoja tā kā no draudzene man, viņa noskatījās Dorotejas šo video, un viņa ieraudzīja, un viņa tā kā gribēja man pārtegot, un tāpēc es taisīšu šodien to video. Tad jau varam sākt. Kā pirmais jautājums ir, vai tu uzturi kontaktus ar savu pirmo mīlestību? Vispār jau nē, kaut gan dažreiz sarakstos. Jā, es zinu, ka jūs pārsteigs tās, ka man ir puisis, bet tādā vecumā. Bet tā jau ir mūsdienu jaunatne, vai ne? Kā otrais ir, kurš bija pirmais cilvēks, kurš tev šodien uzrakstīja? Ja tā padomā, es īsti nezinu. Atvainojos, es biju šeit pārcēlos, tāpēc, ka man kaimiņš tur iznāca ārā, un es baigi negribēju. Un jā, kurš bija pirmais cilvēks, kurš šodien tev uzrakstīja? Es reāli neskatījos, jo reāli es no rīta pamodos, un man bija visādas ziņas no Instagram, WhatsAppa. Visādi cilvēki bija uzrakstījuši, klases biedri, no grupas daži, un jā. Kā nākošais jautājums ir, kurš bija pirmais cilvēks, par kuru tu iedomājies? Par kuru es iedomājos? Ja tas ir saistībā tieši šodien, tad par kuru es iedomājos? Es nezinu. Varbūt par vienu klases biedru, bet es nezinu tiešām. Jā. Nākošais jautājums. Kas bija tava pirmā skolotāja vai skolotājs? Es pat īsti nezinu, jo es baigi daudz skolas esmu mainījusi. Pirmais skolotāja man bija Inese, neatceros. Bija viena, tad, kad es laukos dzīvoju, bija viena skolotāja, bet Aiva kaut kāda, ne jau Ines, bet Aiva kaut kāda, es vairs neatceros uzvārdu. Nākošais jautājums. Kas bija tavs pirmais labākais draugs, un vai tu vēl joprojām komunicē ar viņu? Jā. Mēs jau ar draudzeni esam, mēs ar viņu draudzējamies jau laikam 2 gadus. Vai bišķīt mazāk, es tiešām nezinu. Jā. Un meiteni sauc Elizabeti, ja jums tas kaut ko izsaka. Nākošais jautājums. Kurš bija pirmais cilvēks, ar ko tu šodien runāji? Tētis no rīta. Jā, tētis no rīta. Es izkāpu no autobusu, un tad viņš tieši brauc uz mājām. Jā, viņš man iedeva pusdienu naudu. Nākošais jautājums. Uz kura cilvēka kāzām tu esi bijis pirmo reizi? Es pirmo reizi biju uz savu vecāku kāzām. Jo reāli es neesmu bijusi vairs uz nevienām kāzām, jo, ja ir arī kāzas, tad viņas notiek, viņas ir notikušas jau sen, pirms vairākiem gadiem. Jā.
Nākošais jautājums. Pirmā lieta, ko tu izdarīji šorīt. Pirmā lieta, ko es izdarīju šodien. Pastījos telefonā, kas man ir atnācis. Jā, es vienmēr, kad pieceļos, pastos telefonā. Jā. Nākošais. Kuru filmu tu pirmo atceries? Madagaskara pingvīnus. Man vienkārši iešāvās galvā. Jā. Nākošais. Kāds bija tavs pirmais sots? Ja godīgi, tā baigi grūti atcerēties, jo reāli es nezinu reāli, kāds bija mans pirmais sots. Baigi grūti atcerēties. Man bija tā, kad pats pirmais. Es pat īsti vairs neatceros, kurš bija mans pirmais sots. Un kā pēdējais jautājums, ja tev būtu viena vēlēšanās, kāda tā būtu? Viena vēlēšanās, bļājiet. Ja godīgi, es gribētu savu foršu puisi. Vai arī labas attiecības ar klases biedriem. Jā, tas arī bija viss šim video. Noteikti nospied like, abonē manu kanālu. Un tad jau noteikti šodien varbūt uztaisīšu vēl vienu video. Tad jau tiksimies līdz nākošajam video. Tā!